Izrādās. Fantastiski. Nu, bija taču labi. Zinošs, ļoti zinošs. Ļoti. Ko no tevis vēl varēja sagaidīt? Iedvesmojoša. Šobrīd man visvairāk raksturos gandarījums, jo pēc vairāku mēnešu intensīva darba ir beidzot taustāmi rezultāti. Šo jautājumu es uzdevu savai mammai un iestājās dziļa pauze. Sākumā viņa teica, ka viņa neaptver, kā vispār es to dabūnu gatavu, bet viņa noteikti lepojās, seko līdzi un apzinās, ka tas no manis prasa gana daudz spēkus un enerģiju. Stabils starptautisks uzņēmums ar vērtībām, atmosfēra un noteikti iespējas. Habā! Kungu piena baltmaize. Un kāpēc? Tieši tāpēc, ka tā man ir bērnības garša. Baltmaize ar zemeņu zapti, glāzi piena, fantastiski atmiņas ir superīgas. Mans ceļš Hanzas maiznīcā sākās ar pamanītu sludinājumu par to, ka Ķekavā tiek atvērts loģistikas centrs. Man kā ķekavniekam, kas vēl būtu labāks kā laika taupījums braucot uz darbu, kas ir 5 minūšu attālumā. Protams, ka es pieteicos konkursam, nebija viegls, vairākās kārtās, nopietna atlase un pašam par pārsteigumu un prieku šobrīd jau 9 mēnešus esmu Hanzas maiznīcas loģistikas vadītājs. Šī sajūta man atnāca diezgan ātri jau pēc pāris mēnešiem, kad es esmu pieņēmis pareizo lēmumu. Un pamatā tā ir uzņēmuma vīzija, kultūra un tas, kā viņi veic šo darbu. Tas iet ļoti roku rokā ar manu uztveri redzējumu un tas, kā es vēlos strādāt. Mana loma Hanzas maiznīcā ir liela, atbildīga, svarīga, jo loģistika parasti ir tas pēdējais posms garā biznesa ķēdē. Tad mēs kā tādā stafetē nododam kociņu. Mums šis kociņš neatkarīgs no tā, kā ir nonācis līdz mums, jānogādā līdz finišam svaigs, vesels, vēlams pirmajiem un ar smaidu. Manā ikdienā tas lielākais izaicinājums ir nodrošināt, lai viss strādā. Šeit es, kā piemēru, varētu minēt pulksteni. Pulkstenis sastāv no zobratiņiem, skrūvītēm, baterijas. Šim mehānismam visam secīgi jāstrādā. Mans lielākais izaicinājums ir panākt, lai šis pulkstenis darbojās. Mani visvairāk iedvesmo mūsu misija, jo kas var būt cēlāks kā pielikt savu artavu maizītes gan ražošanas procesā, gan piegādāšanā. Un man gribās teikt, ka ģimenes vērtība notiek parasti mājās, kur pie galda. Sarunas, brokastis, pusdienas vai svētku reize, un mēs to nevaram iedomāties bez maizes. Par jaunajiem darbiniekiem es gribētu teikt, ka visdrīzāk mēs nepieņemam darbā diplomu izglītību, mēs pieņemam darbā cilvēku. Un es ieteiktu būt atvērtam, draudzīgam, ar vēlmi izzināt un dalīties savā pieredzē. Ja šīs lietas tiks ievērotas, vispārējais notiks pats no sevis. Tā tad attieksme. Viennozīmīgi.